pielūdzu tevi. Liels es pielūdzu, lai dzirdi, kā pūkst mana sirds, lai jūti, kā tevi sauc. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Ņem manu roku, liels tu savējā. Ņem manu sirdi, tā pieder tev. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Ņem manu roku, liels tu savējā. Ņem manu sirdi, tā pieder tev. Dievs, es slavēju tevi. Dievs, es slavēju, lai dzirdi, kā pūkst mana sirds, lai jūti, kā tevi sauc. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Ņem manu roku, liels tu savējā. Ņem manu sirdi, tā pieder tev. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Ņem manu roku, liels tu savējā. Ņem manu sirdi, tā pieder tev. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Es esmu mazs, bet ticībā liels. Ņem manu roku, liels tu savējā. Ņem manu sirdi, tā pieder tev. Nu, ko vēl viena dziesma? Neesmu vairāk baigi vecs. Manu sirdi tu maigi atveri un dziesmā ietervi. Atbrīvošanu uzvaru danās un bailes projām dzēn. Manu sirdi
esmu Dieva bērns. Nu vēl viena dziesma. Labvakar! Čau! Visiem tiem, kas mani pazīst, un tiem, kas varbūt mani nepazīst un skatīsies ierakstā. Mani sauc Elīza. Un šovakar es pastāstīšu savu liecību, kā Dievs izglāba mani no bailēm, no stresa, no panikas un beigās arī no diezgan dziļas depresijas. Tātad mazliet par manu bērnību. Es neaugu tādā, kā varētu teikt, kristiešu ģimenē. Protams, ka kaut kādā mērā mana ģimene ticēja Dievam, bet noteikti neviens nepiekopa dzīvu ticību vai attiecības ar Dievu. Bet es kopš sevi atceros, es vienmēr esmu ticējuši Dievam, jo mans vecstāvs, viņš bija pirmskara laika cilvēks un kādreiz tomēr arī ģimenēs lasīja bībeles. Un viņš skatījās svētdienās dievkalpojumus, tā kā Dievu vārdu kaut ko jau es biju dzirdējusi. Un man mājās bija tā vecā labā bērnu bībele, tā gaiši zilā. Un es atceros, ka vecāmam man citreiz lasīja vakaros pasaku vietā bībeli, bērnu bībeli. Un man ļoti patika pētīt tos attēlus. Un mīļākais attēls man laikam bija par Jēzus piedzimšanu, kur Jēzus gulēja silītē, tur blakus bija Marija un Jāzeps un bija gani atnākuši. Un Jēzus silītē gulēja, un man ļoti patika pētīt tajā bildē grīdu kūtiņas. Tur bija tādi akmeņi, un kad es biju maziņa, man ļoti patika akmeņi, un es varēju stundām vienkārši skatīties un tos akmeņus pētīt. Bet, principā, jā, par to, ka Jēzus ir Dieva dēls, to es tā kā apzinājos, es zināju, jo man bija bieži lasīt priekšā šī bērnu bībele, bet, protams, kad es to neizpratu. Nu jā, un tad, kad es augu, tad tā īsti svētdienās neviens negāja uz dievkalpojumiem, uz draudzi, varbūt vienreiz gadā uz Ziemassvētkiem, varbūt vēl kādu reizi, vai varbūt kādreiz, kad bija īpaši grūta situācija, aizgāja varbūt uz kādu baznīcu svecīti uzdedzināt, bet jā, tā ikdienā neviens īpaši daudz par Dievu nerunāja. Protams, ka tika piekoptas arī kaut kādas pagāniskas tradīcijas, piemēram, Jāņos, visi ugunskuri, tautas dziesmas, tādas ļoti tradicionālas Ziemassvētkos, tur bluķa vilkšanas, bet Dievu neviens nekad nenoliedza, bet tā īpaši arī par viņu nerunāja. Bet, jā, kaut kāds mans tāds pirmās atmiņas par to, kad es lūdzu Dievu, bija 5 gadu vecumā, kad kāds no maniem tuviniekiem bija tātad devies pie ekstrasens vai zilnieka un bija saņemts sliktas ziņas, kad tuvumā drīzā laikā kāds no radiniekiem varētu nomirt. Un kaut kā es to biju dzirdējis, kaut kur ko pieaugušie runāju. Un tad es domāju, kā bērns, kur Dievs man varētu dzirdēt. Es dzīvoju kādreiz dzīvoklī, kurš atradās 6. stāvā. Tad es automātiski gāju pie liela logā, skatījos debesīs, un tad es notupos uz ceļiem pie radiatoriem, tā salniecos, un tad es atceros, kā es lūdzu Dievu. Es, protams, nezināju, ko lūgt, bet man lūgšana bija tāda vienkārši. Dievs palīdzi, lai mana mamma nenomirtu, lai tas nebūtu mans tētis, lai tā nebūtu es, un tāpēc kārtas par visiem ģimenes locekļiem. Tas ir tas, ko es tiešām pirmo reizi atceros, kad es no sirds lūdzu Dievu. Un, jā, tālāk nāca mani pusauģu gadi, bija problemātiskas situācijas varbūt ģimenē. Arī es biju sarežģīts pusaudzis, man bija, neteikšu, ka tā vieglākā bērnība, nebija arī slikta, protams, bet, katram savi grūtumi, un pusauģu gadi man bija īpaši problemātiski, man bija arī problēmas ar uzvedību, man bija problēmas ar mācībām, man bija problēmas ar attieksmi, pret vecākiem, pret vecvecākiem. Es biju tāds adatains ēzis, un man liekas, ka es visu zinu labāk. Un mammai arī bija grūti, jau pašai par sevi viņai bija grūti, viņai bija kaut kādas savas lietas, kas viņas sirdi nomāca, un tā mana adataina attieksme noteikti pavisam nepalīdzēja. Un, kad mammai bija grūti, tad viņa pirmā sāk meklēt kaut kādu risinājumu problēmām, un viņa sāk apmeklēt kādu no vietējām draudzītēm Valmierā, un
Un viņi man liecināja, viņi man daudz liecināja par to, ka Dievs ir, ka Dievs mūs mīl. Viņi man tādu, principā tādu ritīgi mīlestības evaņģēliju visu laiku centās sludināt, bet man kā pusaudzim bija tā kaut kāda pretestība iekšā, un es par katrām varītēm gribēju pretoties un nemaz negribēju iet uz dievkalpojumiem. Man likās, ka ir labāk veidi, kā pavadīt manas svētdienas 15 gadu vecumā. Bet, kaut kā ar laiku mammai izdevās man pārliecināt, lai es vismaz aizietu, lai es vismaz pamēģinātu. Un tad to vienu reizi, kad es beidzot piekritu, kad es aiziešu, tad es aizgāju līdz tai vietai, kur notika dievkalpojumi, un izrādījās, ka tajā reizē mana mamma nemaz tur nebija. Es, protams, biju ļoti dusmīga, kā jūs varat iedomāties, eksplodējoši 15-gadnieku. Bet tur uz vietas bija mammas draudzene. Mamma jau bija sarunājusi, ka tā draudzene iznāks man pretīm, ka viņa man sagaidīs, ka viņa ievedīs man iekšā. Un man īsti nebija kur sprukt, jo viņi jau man tur sagaidīja, tad es tā paklausīju, kā Jēriņš arī iegāja iekšā un noklausījos dievkalpojumu. Protams, es neko nesapratu no tā dievkalpojuma. Man šķiet, ka īsti arī man neinteresēja varbūt nekas no tā dievkalpojuma. Un tā pirmā daļa, kur slavēšana bija, tā man vispār likās garlaicīga. Bet pēc tam, tad, kad dievkalpojums beidzās, tad mācītājs aicināja mani pieņemt Jēzu. Un es piekritu, ka es gribu pieņemt Jēzu savā sirdī. Un es sāku skaitīt šo lūkšanu. Un tajā brīdī, kad es skaitīju šo lūkšanu, kad es pieņēmu Jēzu, tad es ļoti spēcīgi piedzīvoju Svēto garu. Es viņu piedzīvoju tik spēcīgi, kad manī iekšā dega uguns. Kad manī iekšā dega uguns, kas bija ļoti, ļoti karsta. Es biju piepildīta ar mīlestību, bet es nesadegu. Un tas bija tik spēcīgi, kad es uz vairākām minūtēm pazaudēju redzi. Un uz vairākām minūtēm es pazaudēju valodu. Un pazaudēju kontroli pār savu ķermeni. Es it kā noģību, bet es dzirdēju visu, kas man notiek apkārt. Es dzirdēju. Un es sajūtu to tik spēcīgi, un man atnāca tā pārliecība, ka jā, ka Dievs ir tik ļoti reāls, un es zināju, ka tas, ko es piedzīvoju, ka tas bija Dievs. Es varbūt nesapratu tajā laikā vēl, ka tas bija Svētais gars, jo man nebija tāds izpratnes, bet es zināju, ka tas bija Dievs. Un tad, protams, es gāju atkal, un es visu laiku ilgojos atkal pieredzēt šo sajūtu, ko es pieredzēju pirmajā reizē aiziet uz draudzi. Bet es to sajūtu vairāk nesajūtu, un tad es kaut kā pamazām atstājos, jo man nebija tās saknes Jēzu, man arī nebija nekādas izpratnes vispār par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus, kas vispār ir ticība, jo tā ticība nebija dziļuma manī, bet kaut kāda sēkla jau bija iesēta manā sirdī, jo es tajā laikā mācījos 9. klasē, man bija jāpabeidz 9. klase, un kā jau es teicu, ka es biju problemātisks pusaudzis, man bija problēmas ar mācībām, un es nespēju koncentrēties vispār uz mācībām, es nespēju koncentrēties uz to, ka man būs LUT eksāmeni, ka man viņi ir jāpabeidz. Es atceros, ka man ļoti slikti gāja ar matemātiku, un man ļoti slikti gāja ar angļu valodu. Un sanāca tā, ka matemātikā man nebija sekmīgā atzīme, tur arī es īsti neko nevarēju glābt vairāk, bet tajā laikā bija tā, ka es varēju pabeigt 9. klasē to vienu nesekmīgo atzīmi matemātikā, bet man bija arī nesekmīga atzīme angļu valodā. Un tad es gāju pie angļu valodas skolotājas lūgties, lai viņi man ieliek 4, jo es sapratu, ka angļu valodā man būtu varbūt mazliet reālāk to atzīmi vēl izlabot. Un skolotāja man kaut kāds darbiņus iedeva, es kaut ko tur uzrakstīju, viņa man to 4 ielika, es viņu principā izlūdzos, bet tie skolotājas vārdi bija tādi, 4 es tev varu ielikt, bet eksāmeni tu tāpat nenoliksi. Un, ja man būtu tā nesekmīgā atzīme matemātikā, un es vēl angļu valodas eksāmeni nokārtotu nesekmīgi, tad es vienkārši paliktu uz 2. gadu,
un man no tā bija ļoti, ļoti bail. Un es atceros, kā es pirms angļu valodas eksāmena pie durvīm ārā lūdzu Dievu. Es lūdzu Dievu, lai es noliktu vismaz uz to 4 to eksāmenu, lai es varētu tikt pāri uz vidusskolu. Un notika tāds brīnums, kad es nedabūju 4, es dabūju 6. Un tas priekš manis jau bija kaut kas tik milzīgs, jo es tiešām nesapratu angļu valodu tajā laikā. Tā kā tas, ka es dabūju to labo atzīmi, es sapratu, ka to neizdarīju es sapratu, ka to priekš manis izdarīja Dievs, jo no maniem spēkiem, no manām zināšanām, vienkārši tas nebija cilvēcīgi iespējams. Tāda, nākamā lieta droši vien būs tas, ka es apzinājos, ko Dievs man ir izdarījis, bet es turpināju dzīvot grēkā. Es biju ārlaulības attiecībās, es smēķēju, es regulāri devos uz ballītēm, man bija pasaulīgi draugi, vispār viss tā man dzīve bija pasaulīga, bet bija kaut kādas lietas, kas man sirdsapziņā bija iesēdušās, piemēram, es izvēlējos kādus vārdus lietot, kādus vārdus neteikt. Arī es apzinājos, ka nav labi teikt, piemēram, tādus ak Dievs vai oh my gosh, vai, kā ir Dieva vārdā teikts, ka mums nebūs Dieva vārdu nelietīgi vēl kāda. Tā kaut kāda apziņa man bija, bet tāda pirmā atbrīvošana, ko es apzinājos, bija tas, ka Dievs atbrīvoja mani no smēķēšanas. Man bija 20 gadi, un es smēķēju kopš 14 gadu vecuma, tātad 6 gadus es biju nosmēķējusi, es biju ļoti atkarīga no smēķēšanas, un es bieži domāju par to, Elīze, kad bija pēdējā tāda kaut viena diena, kad tu nebūtu izsmēķējis nevienu cigareti. Un es sapratu, ka tāda diena nav bijusi ļoti sen. Un es slimoju bieži ar bronhītiem, dēļ tā, kad es smēķēju, un es apzinājos, ka tas atstāja kaitīgu ietekmi uz manu veselību. Bet es ļoti gribēju atmest, bet es nevarēju. Es vairākas reizes gāju pie mācītāja uz lūkšanām, katru reizi pēc tam demonstratīvi saplēsu cigarešu paciņu, izmetu miskastē, aizgāju mājās, vakarā atkal aizgāju uz balkonu uzpīpēt. Un tāda man cīņa ilga reāli 6 gadus, līdz vienreiz es atkārtoti atkal saslimu, saaugstējos, šoreiz tas pat nebija nopietni, tas pat nebija bronhīts kā citreiz, bet es jūtu, kad es negribu to vairāk darīt, kad man ir slikti, kad man ir grūti, un es nolēmu, kad es mēģināšu turēties, cik vien ilgi es varu, un tā pagāja 1 diena, 2 dienas, tad jau pagāja nedēļa, jau pagāja 2 nedēļas, un es sapratu, ka es esmu brīva no tā, un tā man tāda pirmā apziņa bija, kad es zināju arī, ka tiešām to neizdarīju es, ka tas bija tikai Dieva spēkā, tāpēc, ka es pati saviem spēkiem nevarēju no tā tikt vaļā. Un kā es zinu, ka tas bija Dievs? Pirmkārt, tāpēc, ka es viņam biju lūgusi ļoti daudz reižu, kad es negribu vairāk smēķēt. Un otrkārt arī bija tas, ka 2 mēnešus pēc tam, kad es atmetu smēķēšanu, mums ar vīru pieteicās meitiņa. Es paliku stāvoklī un saprotu, ka tādā veidā Dievs parūpējās arī par mūsu bērniņu, lai nebūtu šie kaitīgie faktori. Jo, es pat nezinu, ja godīgi, es pat nezinu, vai grūtniecība kā faktors būtu palīdzējis man pārstāt smēķēt, jo es biju tiešām ļoti atkarīga. Jā. Tālāk bija tā, kad mums piedzima mazais, mēs ar vīru jau bijām apprecējušies, mēs dzīvojām pilsētā atsevišķi no mūsu radiniekiem, tur mums nebija ģimenes tuvākās tajā pilsētā. Un mums kā jauniem vecākiem, man bija 21 tikko palicis, man vīram bija 23, mums bija finansiāls problēmas, un mums gāja diezgan grūti. Bija reizes, kad es sēdēju mājās ar zīdēnu uz rokām, mums bija atslēgta elektrība, kad mums īsti nebija ko ēst, kad mēs ēdām sausus grīķus, kādreiz mājās bija krējums, tas jau bija kruti, vārījām putras ūdenī, vīrs ēda tikai 1 ēdienu reizi dienā, lai man būtu ko paēst, lai man ražotos piens, lai varētu paēdināt mazo. Un
parādījās tāda iespēja, un vīrs pieņēma lēmumu kopā ar mani, kad viņš dosies peļņā uz ārzemēm, lai uzlabotu to finansiālo situāciju. Un, protams, ka tas bija svētīgi, jo mums uzlabojās kā finanses, bet no otras puses es paliku ar mazo viena pati pilsētā, kur man nebija ģimenes, un pēc dažiem mēnešiem sākās Covid laiks, sākās tā pirmā panika, kad neviens nezināja, kas tas ir, neviens nebija ar to saskāries, visiem bija ļoti baili. Es atceros, ka es skatījos ziņas, katru dienu es slēdzu ziņas iekšā un klausījos to informāciju, cik ir tie saslimušie, un man bija bailes, lielas bailes. Un es atceros, ka es gāju uz veikalu, lai nopirktu šos produktus. No sākuma es vēl gāju uz veikalu, vēlāk es tikai internetā sūtīju. Bet es atceros, katru reizi, kad es atnācu mājās, es ieliku visu to maisiņu, visu saturu izbēru vannā, un katru lietu atsevišķi mazgāju ar švāmi, ar ziepēm, sieru, mazgāju berzēju, ar švāmi, sieru, mazgāju, skaloju, pilnīgi katru lietu. Tagad es atskatos atpakaļ, man nāks it kā smiekli, bet tajā laikā priekš manis tas bija ļoti reāli, tā panika bija ļoti reāli, tās bailes bija tiešām lielas. Un tālāk jau pēc tam, kad sākās tas siltais laiks, tad tur tos ierobežojums tā kā mazliet atcēla, bet tās manas bailes nekur nepazuda, tad man jau nāca jaunas bailes. Man bija jau es biju tik ļoti atradusi no sabiedrības, kad man arī gribējās izolēties, man negribējās vairāk iet varbūt ar draugiem kaut kur, negribējās iet ārā no mājas. Man bija bail, man likās, kad ja es iziešu ar mazu ārā no mājas, tad klasiski ķieģelis uz galvas uzkritīs, vai pa ceļam ejot uz veikalu ērce iekodīs. Un es vienkārši turpināju sēdēt mājās, turpināju pasūtīt produktus no internetu veikalu uz mājām. Un principā tas pārgāja kaut kādā paranojā. Tas pārgāja paranojā no visa, paranojā uz visu. Un es biju jau tādā trauksmes stāvoklī, kad es sapratu, ka es nevaru vairs vispār normāli eksistēt. Pat tajā laikā pa starpu mēs arī pārvācāmies tuvāk radiniekiem, tuvāk ģimenēm. Un man mamma vienkārši atkal aicināja man doties uz draudzi, jo es biju arī tagad viņai tuvāk, viņa aicināja man doties viņai līdz tur, kur viņa gāja. Un es sapratu, ka man tas ir jādara, jo man ir tik slikti, un es zinu, ka es netiek galā, es zinu, ka man ir vajadzīga palīdzība. Es arī biju domājis, ka varbūt man vajadzētu apmeklēt psihologu, bet man bija žēl finanses tērēt priekš tā. Un vienkārši tas, ka es arī apzinājos, ka Dievs var man palīdzēt, ka viņš var man palīdzēt daudz labāk, jo viņš man ir radījis un viņš man pazīst. Un tad es pirmo reizi mammai aizbraucu atkal līdzi uz draudzi pēc ilgu gadu pārtraukumu. Šoreiz tā bija jau cita draudze. Un interesanti bija tas, ka es pēc dzemdībām ilgi mocījos ar muguras sāpēm, jo man bija šī epidurālā anestēzija, ko dur mugurkaulā, un reizēm pēc tās anestēzijas mugurkaulā var palikt iekaisums un var sāpēt mugura diezgan nopietni visas dzīves garumā. Un man sāpes tās bija, viņas bija diezgan intensīvas. Es reizēm nevarēju normāli sēdēt, stāvēt, pat guļot man sāpēja mugura. Un pirmo reizi aizbraucot uz draudzi, tur bija kāds vīrietis, kurš liecināja par to, kā viņš bija gājis uz ielām evanģelizēt un vienkārši lūgt par cilvēkiem. Un viņš man stāstīja liecību, kā viņš Cēsīs pa ielu gāja blakus kādai vecai sievietei, kurai bija salīkusi mugura, viņa bija sāpēs, un viņš vienkārši bija uzlicis rokas un lūdzis par to sievieti, un tā sievietes mugurā tapa izdziedināta. Viņš ar to liecību dalījās, un es sirdī savā tam noticēju. Man gan bija kauns viņam pajautāt, lai viņš arī par manu muguru aizlūdz. Bet es sirdī noticēju, un es tikai nodomāju savās domās, wow, Dievs, es arī tā gribu. Un tajā brīdī tieši mans vīrs bija Latvijā, mēs abi kopā bijām devušies uz to draudzi, un tad, kad mēs braucām mājās pēc tam, tad es mašīnā jau pirmo reizi pamanīju, ka man muguras sāpes ir atstājušās. Un es vēl vīram noteicu, klausies, man nesāp mugura,
kaut kas interesants ir noticis, bet man vēl bija bail izteikt to skaļi, kad es esmu saņēmusi dziedināšanu, jo es gribēju redzēt, vai man atkal nesāks tā mugura sāpēt. Es vēl tā kā nespēju noticēt, ka tu tiešām piedzīvoji brīnumu, vai tad tas tiešām varēja notikt ar mani, jo man likās, ka tie brīnumi notiek tikai kaut kur tālu, kaut kādā Amerikā, kur ir tie kaut kādi pasaules slavenie sludinātāji, vai ka tie brīnumi notiek varbūt kaut kādā Indijā vai Āfrikā, kur ir dzirdēts, ka tur bieži brauc misionāri un notiek brīnumi. Un es nekad nevaru iedomāties, ka tas brīnums varētu arī ar mani notikt, jo man likās, kas tad esmu es? Kas esmu es? Man tajā brīdī likās, ka es vispār esmu bezvērtīga, ka man nav nekādas vērtības, kāpēc lai Dievs uzlūkotu mani, kāpēc lai viņš izvēlētos dziedināt tieši mani. Bet pagāja kāds laiks, un es sapratu, ka man tā mugura nesāp, un es pieņēmu to, ka es tiešām esmu dziedināta. Un jā, tas bija tāds laiks, kad es īstenībā tuvojos Dievam, bet man nebija vēl tās personīgās atklāsmes. Es, piemēram, nelasīju Bībeli, es gan sāku doties regulāri uz dievkalpojumiem. Es gribēju tur būt, es gribēju būt kopā ar kristiešiem, es gribēju, ka par mani lūdz. Īstenībā es gan pati nelūdzu vēl tajā laikā par sevi. Es pat nezinu, kāpēc, varbūt man likās, ka es nemāku vai kā. Vai man likās, ka varbūt, ka citi labāk mācēs. Bet, jā, es vēl par sevi nelūdzu, bet man bija tā vilkme, ka es gribēju atrasties šai kristīgajā vidē, es gribēju, lai par mani lūdz. Bet es īsti, varbūt neuztvēru vēl joprojām to informāciju, to vārdu, es vēl nesatvēru, kas tika sludināts. Bet kaut kāda sēkla jau bija iesēta un kaut kādas, varbūt, pirmās saknes sāka dzīties Jēzu. Bet, protams, notika dzīve. Man vīrs nomainīja darba vietu, devās strādāt uz citu vietu, tā kā no Zviedrijas uz Beļģiju, un tur viņš saslima ar Covidu. Viņš saslima diezgan smagi. Viņam nebija īpaši labi, un es atceros, ka es biju ļoti uztraukusies, tāpēc, kad viņam tur nebija sociālās garantijas, tā kā algu, protams, viss bija ar līgumu oficiāli un tā, bet viņam tur īsti nebija sociālās garantijas. Tā kā, piemēram, ja viņš paņemtu zilo lapu, tad viņi būtu pat tukšo, principā bezjēdzīga. Un es biju nobijusies par to, ka mums nebūs atkal par ko samaksāt rēķinus, ka mums nebūs ko ēst. Pirmām kārtām es vispār jau biju nobijusies par vīru veselību, jo man likās, ka viņam ir diezgan slikti tajā brīdī. Un pirmais, kas man prātā bija, kad ir jāsāk beidzot lūgt arī man pašai. Un tad mēs ar vīru sazvanījāmies video zvanos katru vakaru, vienkārši uz ceļiem kopā abi lūdzām, lai atgriežas veselību, lai Dievs viņu dziedē. Un pēc viena šāda lūkšanu vakara es naktī redzēju sapni no Dieva. Es zinu, ka tas bija Dievs. Es redzēju sevi tā kā no augšas, kā guļu es savā istabā, kā guļ mazā man blakus, un es arī redzēju savu vīru Beļģijā, kā viņš gulēja tur savā istabā, savā gultā. Un tad es redzēju, kad atvērās griesti, un no griestiem parādījās tāda liela roka. Un man bija meitai tāds rozā plasmasas spainītis spēļu. Un es redzēju, ka tā roka mērķa savu pirkstu spainītī, tā kā es te tagad tējas krūzē pamērts, un tur ir asinis. Un ar pirkstu tā apslaca mani, mazo un vīru arī Beļģijā. Un man momentā atnāca tas skaidrojums, es sapratu, ka viss būs kārtībā, es sapratu, ka tās ir Jēzus asinis, kas ir par mums. Es sapratu, ka, es nezinu kādā veidā, bet ka tā situācija nokārtosies. Un tā situācija nokārtojās tā, ka vīram ļoti strauji uzlabojās veselība, viņš bija uztaisījis to Covid testu, un pirmais tas rezultāts atnāca, kad negatīvs, ka tu vari doties no izolācijas prom, tu vari doties apakaļ strādāt uz darbu, viņš sāka strādāt, un līdz ar to varēja arī pelnīt naudu, pagāja kāds laiks, un tad viņam atsūtīja atpakaļ ziņu, ka nē, tev tomēr bija Covid, un tu vēl vari saņemt certifikātu. Tā kā viņš tajā laikā sanāca, viņš dabūja gan veselību, gan naudu, gan certifikātu, un varēja doties visur un darīt, ko vien vēlējās. Un es sapratu, ka tā ir tāda liela žēlastība no Dieva,
un arī man parādījās vēl dziļāka vēlme iepazīt Dievu. Un man pazuda vēlme skatīties pasaulīgas filmas, man pazuda vēlme vispār skatīties televizoru vai sēdēt telefonā, arī pārstāju klausīties uz to brīdi pasaulīgu mūziku. Bet tas bija tikai uz kaut kādu brīdi, jo man nebija tās saknes Jēzu. Un kaut kā sanāca tā, kad varbūt atkal nebija tā labākā situācija, atkal kaut kādas bailes sāk man pārņemt, kaut kāds tāds tā kā atstumtības gars, kad man atkal gribējās kaut kādā mērā izolēties no sabiedrības, un tad, nu jā, es kaut kā attālinājos. Tad mēs ar vīru pieņēmām lēmumu, kad Ukrainā sākās karš, kad mēs pametīsim Latviju, un mēs aizbraucām dzīvot uz Zviedriju. Braucot uz Zviedriju, es jau biju tā kā atkāpusies no Dieva, jo es pat īsti, es nebiju jaunpiedzimusi no gara, un man tā kā nebija vairs tās vēlmes tik spēcīgi viņam tuvoties. Jā, aizbraucot uz Zviedriju, mēs sameklējām draudzi, kur mēs varētu uzreiz iet, arī mēs gājām uz dievkalpojumiem, mēs gājām uz mājas grupiņām. Bet kaut kā tas viss bija tā ārēji, es biju tur, tad es slavēju, piedalījos mājas grupā lūdzu, bet tas viss bija ārēji. Pēc tam mājās aizslēgtām durvīm, es reāli vispār neko no tā nepiekopu. Un es nebiju tādā emocionāli labā stāvoklī, un man sākās depresija. Tāda ļoti, ļoti dziļa depresija Zviedrijā. Jo tagad es biju projām no mājām, es biju prom no visiem saviem draugiem, no visiem saviem radiniekiem. Un ne tikai no tā, es biju projām principā no visu, ko es pazinu. Es nesapratu valodu, es jūtos ļoti izolēta, es nepazinu veselības sistēmu, es vispār visu politisko iekārtu, es neko nesapratu, es neko nepazinu, man nebija nekāda rīcības plāna, es nezināju, kā es varu šai valstī rīkoties, ja es pati saslimstu, ja man vajag pie zobārsta, ja man vajag bērnu aizvest pie ārsta. Arī tā dokumentu sakārtošanas, tas process negāja tik veikli, kā gribētos, lai varētu mazo dabūt dārziņā. Un es pieķēru sevi pie tāda momenta, kad man jau atkal sākās trauksme un panika, un ka man bija tāda depresija, kad es negribēju atstāt īsti māju. Es dzīvoju tajā laikā dzīvoklī 3. stāvā, tādā labā, vispār ļoti labā rajonā, un tajā pašā mājā, kurā es dzīvoju, 1. stāvā bija veikals. Man bija tik lielas bailes, ka man bija baila noiet 2 stāvus zemāk uz veikalu, lai nopirktu produktus pa dienu, kamēr man vīrs bija darbā. Es obligāti gaidīju vakaru, kad vīrs būtu mājās, un tad mēs tikai kopā kaut kur varējām doties, jo man vienai pašai bija baila. Es nezinu no kā, man likās, kad es varbūt iziešu ārā, aizcirtīsies durvis, kad kods nestrādās, ka es netikšu atpakaļ mājā. Es nezinu, man bija reāli tādas bailes, un es vienkārši nespēju atstāt māju. Un tad notika tā, kad darba devējs man vīru aizsūtīja komandējumā, tad pārcēla no Stokholmas prom, kur mēs atradāmies uz Gēteburgu, kas bija kaut kādā apmēram 400 km no tās vietas, kur mēs dzīvojām. Un tad viss palika vēl sliktāk. Es biju viena pati ar mazo svešā valstī, svešā vietā, kur sveša valoda, un tagad vienīgais cilvēks, mans tuvais vīrs, mīļais, ar kuru es varēju normāli parunāties, arī bija projām kāds 400 km no manis. Un komandējumā viņš brauc uz 3 nedēļām. Tātad, respektīvi, es biju mājās 3 nedēļas viena pati, un tad viņš tikai uz 2 dienām nedēļas nogalē pēc tām 3 nedēļām atgriezās, un tad atkal prom uz 3 nedēļām. Un tā depresija palika vēl dziļāka. Un es vienkārši, man nebija prieka. Es, protams, negribēju sev neko nodarīt, bet es bieži vienkārši gulēju gultā, skatījos vienā punktā un domāju, kāpēc es vispār dzīvoju. Kāpēc es vispār dzīvoju, kāpēc es vispār esmu, kāpēc es eksistēju. No kaut kāda tāda ārēja skatu punkta varbūt man viss bija, jo tas bija tas laiks, kad beidzot bija kaut kāds finansiāls nodrošinājums. Man bija ģimene, man bija tiešām labs un mīlošs vīrs, mums bija bērns, mums viss bija
it kā nekā netrūka, bet es biju tik nelaimīga. Es atkal sēdēju visu laiku 4 sienās, man nebija vēlms nekur iet, tā man visa vasara pagāja 4 sienās, es ar bērnu vispār pat ārā negāju. Mums uz tās ielas, kur mūsu māja atradās, bija kādi 7 rotaļlaukumi, un es nevarēju ne uz vienu aiziet. Man meita visu vasaru nosēdēja pie loga, skatoties uz rotaļlaukumu pa logu, bet es tai savā depresijā biju tik dziļi iekšā, ka es pat nevarēju tādu pilnīgi normālu funkciju pildīt, kā būt mammai. Man bija tas tā kā tik grūti. Un tad vienu dienu tā atkal guļot tā kā tādam dārzenim, tai gultā, es skatījos atkal vienā punktā, un es ieraudzīju, ka man pretīm plauktā stāv bībele. Un es jau iepriekš kaut kad biju mēģinājis lasīt bībeli, bet es neko nesapratu, un man tā interese ļoti ātri noplaka, jo es sapratu, ka es neko nesaprotu, ka tas nav laikam priekš manis, tā kā kāda jēga man lasīt, man tas īsti neinteresē, nu labi, ok. Vienmēr viņa tā arī tur plauktā palika, bet šoreiz es sapratu, ka, man nav ko zaudēt, un pat ja man būs garlaicīgi kāda starpība, jo man tāpat visu laiku ir garlaicīgi, es tāpat visu laiku sēžu mājās, un es vienkārši sāku lasīt. Es, protams, ka neko nesapratu, ko es tur izlasu, bet manī parādījās tā kaut kāda izsalkuma un slāpju sajūta, jo es sapratu, ka tas ir kaut kas man beidzot var izvilkt no tā stāvokļa, kādā es esmu, no tā bezpalīdzības stāvokļa. Un man arī parādījās tāda sajūta, ka ja es neizlasīšu to grāmatu, kurā ir visas eksistenciālās atbildes, kad es kaut ko palaidīšu garām, un kad ja es to palaidīšu garām, tad būs ļoti slikti. Un es sāku viņu vienkārši ēst, to bībeli, burtiski ēst. Es lasīju, sākot no 1. Mūzes grāmatas, un tā es kādu nedēļu vienkārši visu laiku lasīju. Es to nevienam neteicu, bet vienkārši visu laiku lasīju. Un tajā brīdī es tā kā negribēju vēl joprojām īsti nevienu runāt, bet man bija sarunāts, ka vīrmāte man zvanīs, kad mēs sazvanīsimies video zvanā. Man vīrmāte tajā brīdī jau bija atgriezusies un ļoti dedzīga kristiete, un es zināju, ka viņa lūdz par mani. Bet man tas ļoti kaitināja, ka viņa lūdz par mani. Es tā kā negribēju, ka viņa par mani lūdz, un tā kā viņa mēģināja man kaut ko sludināt, man bija tas paštaisnības gars, tas lepnības gars, domāju, ko tu man te tagad stāsti, es taču jau esmu gājusi baznīcā, es jau nu gan pati visu zinu, un tu vispār ej projām. Tu nelūdz te par mani, ej prom ar savām liecībām. Man tas viss kaut kā kaitināja, bet tajā reizē viņa man zvanīja, un mums vienkārši bija norunāts, ka es viņai palīdzēšu tur kaut ko izdarīt internetā. Un es ļoti negribēju celt telefonu, bet tā pienākuma apziņa, kad es esmu apsolījusi, es pacēlu, mēs parunājāmies, es izdarīju to, ko es biju apsolījusi. Un tad viņa man tā vienkārši ieminējās, kad viņai draudzene ir atsūtījusi kaut kādu liecību, ka viņa to liecību ir noklausījusies, tāda interesanta liecība. Un parasti, kad viņa man to kaut ko tādu teica, es vienmēr teicu, jā, ok, labi, davai, jā, tā. Bet šoreiz es viņai pat kaut kā pajautāju, atsūt man arī, kad es arī noklausīšos. Un tā liecība bija tāda, kur viena meitene stāstīja savu sapni par to, ka bija pēdējie laiki, kad notika šī paraušana uz debesīm, un kad viņa palika, kad visus viņas apkārtējos paņēma, Dievs projām, un ka viņa vien pat palika. Un kad viņai teica, pieņem zvēru zīmi vai mirsti. Un tad es vienkārši atcerējos, kad arī pirms tiem kaut kādiem 2 gadiem, kad es vēl gāju draudzē, es atcerējos, kad arī man Dievs bija iedevis sapni, kur es redzēju, kad ir plūdi Valmierā, kad ir bijis kaut kāds tsunami vai kaut kas tāds, un kad viss grimst, viss slīkst, visur ir ūdens, traumas gāžās, un kad cilvēki panikā kaut kur bēg un skrien, un es redzēju, kad es esmu izskrējusi cauri kaut kādam mežam, es esmu pa ceļam vienu kurpi pazaudējusi, galīgi izmirkusi, un kad piebrauc mašīna, tur ir cilvēki no draudzes, un saka, kā piekšā braucam, tagad ir laiks, un es tai sapnī teicu, pagaidi, es tūlīt aizskriešu pārģērties, un tad braucam.
Un es tajā sapnī redzēju, kā es rāpjos augšā pa kāpnēm uz dzīvokli, lai pārģērtos, un visi stāvi, sākot no kaut kāda 2., 3. stāvi pa kāpnēm bija piekrauti ar mantām, ar rotas lietām, ar drēbēm, ar kurpēm, ar kosmētiku, mažām, visu, ko tu var iedomāties, kas sievietei ir izdzīvošanai vajadzīgs. Un es mēģināju tikt uz augšu, un es visu laiku slīdēju uz leju, jo tie mantu kalni vienkārši neļāva man uzrāpties pa tām kāpnēm. Un tad, kad es beidzot biju tikus līdz savam dzīvoklim, es lieku to atslēgu iekšā, tas viss stāvs ir iesēdies zem tās mantu smagumu. Es saprotu, ka es pa tām durvīm netikšu iekšā, ka es nevarēšu pārģērbties, ka es nevarēšu uzvilkt to pazaudēto kurpi, ka man jāskrien atpakaļ uz to glābšanas mašīnu, ka man ir jāielic tajā mašīnā un jātiek izglābties. Bet, kad es aizskrēju līdz tajā mašīnai, tad man pateica, tu nokavēji, un manā acu priekšā durvis aizcirtās. Visi aizbrauc, un es paliku. Vienkārši noklausoties tās meitenes sapni, to liecību, es atcerējos to savu sapni. Un tad manā galvā vienkārši kaut kāds klik notika, kad es sapratu, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos. Un es sāku lasīt atklāsmes grāmatu, un principā tā ir tā atklāsmes grāmata, un arī atklāsme, ko man Dievs iedeva, ko es saņēmu par to, ka mēs dzīvojam tādos laikos, kad ir ļoti bīstami dzīvot bez Dieva, un es reāli atgriezos pie Dieva. Es atgriezos pie Dieva caur atklāsmes grāmatu, principā caur bailēm no tā, ka es varētu palikt, bet es atgriezos pie Dieva. Un jā, tas pirmais mirklis bija tas, kad es to bībeli tā lasīju, es izlasīju, man liekas, visu bībeli 3 mēnešu laikā, no vāka līdz vākam, un jauno derību pa to starp, man liekas, 2 reizes. Es tā, kad es katrā mirklī lasīju, es liku bērnu gulēt, es lasīju, es gatavojos pie reizes, lasīju, es kaut ko darīju, es visu laiku lasīju, bez mazai uz poda sēdēju un lasīju, ja? Labi, varbūt ne tik burtiski, bet tā vizualizācijai. Un tad pēc kaut kāda brīža, es pat nezinu, kurā mirklī, pagāja varbūt kāda nedēļa, varbūt kaut kādas 2, es pat nevaru jums pateikt, kad es būtu to jutusi tā, ka man būtu palicis labi, emocionāli un psiholoģiski. Bet vienā brīdī es sapratu, ka kaut kā man pašai nemanot, tā depresija ir pārgājusi, kad Dievs man ir atbrīvojis, ka es esmu dziedināta, kad es esmu vesela, ka man ir prieks dzīvot, kad man ir prieks būt sievai, man ir prieks būt mammai, kad beidzot manā dzīvē ir jēga, ka man ir kaut kāds mērķis, kad es gribu dzīvot, kad es beidzot gribu dzīvot. Un, protams, kad nāca arī grūtāki kaut kādi brīži vai kaut kas, bet ja pirms tam grūtos brīžos man būtu bijis tā bezcerības sajūta, tad ar Dievu kopā man beidzot bija cerība. Beidzot bija cerība un arī kaut kāda atziņa, ka tie grūtie laiki beigsies. Un kad Dievs visu dara jaunu, un kad vienmēr būs labi, tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš valda, ka Dievs ir tas, kurš ir kontrolē par visu. Un principā Dieva žēlastība ir mūžīga, un kas tad ir manā dzīvē mainījies par šiem 2 gadiem. Tas droši vien būtu tas, ka mainījies ir mans prāts, mainījusies ir arī mana sirds. Es esmu mainījusies kā sieva, jo varbūt pirms tam man bija kaut kādā mērā feministiska domāšana. Man likās, ka sievietes ir stipras, ka sievietes ir visu vāroši. Jā, sievietes ir stipras, bet tajā pašā laikā arī vīrs ir tas, kurš ir galvenais ģimenē. Un Dievs izmainīja manu sirdi, un es sapratu, ka man ir jābūt paklausīgai savam vīram, kā man ir jātiecas kā sievai, kāds ir piemērs man jārāda. Es esmu kā mamma mainījusies, lasot Bībeli, kur ir ļoti daudz atziņas par audzināšanu, par bērniem. Un Dievs īstenībā man ir palīdzējis mīlēt vairāk sevi, savu ģimeni, savus tuvos. Un kad es izvēlējos, kad es nolikšu Dievu pirmajā vietā, kādam, bez atziņas cilvēkam, kurš varbūt vēl šo neizprot, tas varētu likties dīvaini, kā tas ir, ka tu noliec Dievu pirms savas ģimenes. Bet es varu pateikt to, ka
Ja tu noliec Dievu pirmajā vietā, pat pirms sava bērna, pirms savas otrās puses, pirms savas ģimenes, pirms saviem radiniekiem, pirms savas mantas, pirms visa, kas tev ir, tas ir labāk. Tas ir labāk, tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš tev palīdz mīlēt vairāk. Ja tu mīlēsi visvairāk par visu Dievu, viņš būs tas, kurš tev palīdzēs mīlēt vairāk savu bērnu, viņš būs tas, kurš tev palīdzēs mīlēt vairāk savu vīru vai savu sievu, savu ģimeni. Un jā, es saprotu, ka es esmu mainījusies ļoti daudz par šiem, jau 2,5 gadiem, kopš es esmu atgriezusies pie Dieva. Un Dievs man ir palīdzējis piedot ļoti daudz lietas, kas manā dzīvē ir bijušas, kas ir bijušas sāpīgas. Viņš man ir palīdzējis piedot visiem tiem, kas man ir darījuši pāri. Varbūt kādiem, kas man apcēla kādreiz skolā, vai kādiem, kur man ir darījuši pāri, arī ir bijuši tādi pieaugušie, kur ir darījuši man kā bērnam pāri. Un Dievs man palīdzēja nevis tikai piedot, bet Dievs man palīdzēja arī atvainoties. Jo es sapratu, ka arī daudz ko es esmu izdarījis, varbūt nepareizi. Vispirms jau, protams, es nožēloju Dievu priekšā, bet ir bijušas reizes, ka Dievs arī man ir uzrādījis, ka man konkrētam cilvēkam ir jāatvainojas. Arī par kaut ko, ko es esmu izdarījis pirms daudz gadiem, un varbūt par to es sen aizmirsusi. Bet Dievs man ir uzrādījis, kad arī ir jāatvainojas, jo man ir tik daudz piedots, man pienākās piedot, un ir ļoti labi arī, ja es varu izlīgt ar kādu, ja kādam kaut kas pret mani ir. Un ko es esmu ieguvusi? Es esmu ieguvusi jaunu dzīvi, es esmu ieguvusi mūžīgo dzīvību. Es zinu, ka tad, kad man dzīve beigsies šeit uz zemes, kad es nepazudīšu. Es zinu, ka man ir mājas debesīs. Es zinu, ka man ir mīlošs tēvs, es zinu, ka viņš ir uzticams, es zinu, ka viņš man nekad neatstās, es zinu, ka viņš ir tas, uz ko es varu paļauties, jo uz cilvēkiem nevar vienmēr paļauties, tāpēc, kad arī var gadīties reizes tavā dzīvē, kad tavs tuvākais cilvēks tev varbūt var sāpināt, bet ir tā apziņa, ka Dievs nekad nesāpinās tevi. Un katru reizi, kad ir bēdas, es apzinos, ka man ir cerība. Es esmu ieguvusi jaunus draugus, es esmu ieguvusi jaunu ģimeni, savu draudzi. Un es vienkārši saprotu, ka ar Dievu es esmu tikai ieguvēja, ka ar Dievu tu nevar būt zaudētājs, tu vari būt tikai ieguvējs. Un tā Dievs ir izmainījis man dzīvi. Tā kā tas būtu viss no manis. Paldies! Jā, varbūt kāds arī padomāja šajā laikā, kad klausījāmies, kādam varbūt ir kāds jautājums. Man viens jautājums radās, cik tev apmēram gadi bija, kad bija tā pirmā tava lūkšana, ko tu stāstīji? 5. Wow. Jā. Jā, 5 gadi. Spētīgi. Jā. Es zinu arī to, ka 3 gadu vecumā es biju pravietojusi. Es to neatceros, es arī to noteikti neapzinājos, jo es biju aizmigusi. Bet es zinu, ka es miegā biju runājusi uz mammu, kad mums piedzims brālis. Es zinu, ka Dievs man bija lietojis jau 3 gadu vecumā, es, protams, to tikai neatceros, bet 5 gadu vecumā man tāda pirmā ļoti, ļoti apzinātā nopietna lūkšana par to, lai Dievs izglābtu, lai neviens no manas ģimenes neaiziet bojā. Tu teici, ka tanī brīdī, kad tu biji tajā dziļajā depresijā, ka tu neredzēji jēgu dzīvē. Bet tu šodien viņu redzi? Absolūti. Tu vari arī viņu noformulēt? Jā, jēga dzīvē, tas ir Jēzus Kristus. Tas ir Jēzus Kristus, kas ir Dieva dēls, kas ir nomirst par maniem grēkiem, kas ir nomirst par visu pasaules grēkiem. Viņš ir tas, kurš ir nesis to upuri, lai es varētu dzīvot, lai manai dzīvē būtu jēga. Tā jēga ir viņš, un tā jēga ir mūžīgā dzīvība, ko es iegūšu. Kas jau man ir. Vai Igars varbūt kaut ko pajautāt grib? Jā. Varbūt ir kāds jautājums, ko mums Melīzai uzvaicāt, jā. Vienkārši. Gribēju uzprasīt depresijas laikā, kā tu cīnies ar to depresiju? Jā, es mēģināju cīnīties ar depresiju, es mēģināju cīnīties pati. Es lietoju zāles,
Es gan nebiju aizgājis līdz kādiem smagajiem medikamentiem, bet viss iespējams, ko varēja aptiekā nopirkt, arsenāls man bija. Visādi tur herbastresi un baldriāņi un visādas nomierinošās tējas. Protams, ka tas īsti nepalīdzēja, bet tad, kad es atgriežos pie Dieva, es saņēmu ļoti spēcīgu atklāsmi par to, ka man vajadzētu gavēt. Un gavēņa laikā es vēl tajā brīdī nesapratu, kad es esmu atbrīvot no depresijas, varbūt kaut kādā mērā kaut kas vēl bija palicis. Tā bija, man liekas, pirmā nedēļa, varbūt vispār pat pirmās dienas, kad es atgriežos. Tātad es saņēmu šo spēcīgo vēlmi gavēt. Es gavēju pirmo reizi 3 dienas. Un pašā pirmajā dienā gavēņa es kā ierasts iedzēru nomierinošu tēju un man liekas kaut kādu baldriānu tableti vai kaut ko tādu. Un pēc burtiski, man liekas, 20 minūtēm man palika tik slikti, tik ļoti slikti no tā, kad man bija vienkārši jāskrien un tas viss jāizvemj ārā. Un tad es sapratu, kad manā gadījumā priekš manis tas nav vajadzīgs. Es nesaku, ka nevienam nav vajadzīgs zāles vai kaut kas tāds, tāpēc, ka es zinu, ka Dievs var dziedināt dažādos veidos, arī caur ārstiem. Bet tieši manā personīgajā gadījumā es sapratu, ka priekš manis tas nav vajadzīgs, kad mana cīņa no manas puses ir tā kā, ka es cīnos ar veidzirnavam, ka man ir vienkārši jāļaujās, jāpadodās Dievam, ka viņš to visu izdarīs. Un viņš arī to visu izdarīja. Vai tajā depresijas laikā bija visādi čuksti galvā, domas tādas, ko vēlams varētu piemest, varbūt var pasāstīt, lai pārējie redz dzird? Jā, es varbūt nedzirdēju tos čukstus. Man bija tās klasiskais veids, kad man likās, ka tās ir manas domas. Es domāju par to, man visu laiku likās, ka es esmu nepareiza, greiza, šķīpa, greiza, nepareiza. Es visu laiku redzēju kaut kādus savus ārējos defektus, tad man likās, ka es esmu par Dievu, tad man likās, ka es esmu par resnu, tad man tur nepareizas rokas, tad man tur nepareizas kājas, beigās nekas manī tur nebija pareizi. Tad man likās, ka es esmu slikta mamma. Sātans man visu laiku apsūdzēja par to, ka es esmu slikta mamma, ka es esmu slikta sieva, ka es vispār nekam nederu. Arī, protams, kad Sātans man visu laiku apsūdzēja arī par tām manām bailēm, ka redz, kāda tu esi, ka tu visu laiku baidies, tu jau neko nevari, tu esi vispār bezspēcīgi, tu neko nemāki, tu neko nevari izdarīt, tu nevari pat savākties uz elementārām lietām. Un tāds milzīgs nosodījums pašai pret sevi visu laiku bija. Tas bija tas, ko es visu laiku izjūtu, bet es biju tādā tā kā vāveres ritenī, un es nevarēju no tā izkāpt. Es visu laiku biju tādā nosodījumā pret sevi, bet tajā pašā laikā es arī nevarēju beigt darīt vai sākt darīt tās lietas, par kurām es sevi nosodīju. Un tas bija tāds apburtais loks, un man visu laiku palika tikai sliktāk un sliktāk. Jā. Kā tu no šodienas skatu punktu varētu, teiksim, ar savu pieredzi dalīties tiem cilvēkiem, kas tic Dievam, bet viņi arī dzīvo tā kā pa amerikāņu kalniņiem, augšā lejā un sastopas ar tām grūtībām, ar kurām viņi paši netiek galā, un tad atkal kaut kur viņi pazūd, un tad viņi atkal kaut kur uzrodās. Bet kā iegūt to stabilitāti dzīvē, lai kā tu teici, ka tu izvirzīji sev mērķi, tu sāki virzīties uz mērķiem un tava dzīve ieguva jēgu, bet kādi ir tie soļi, kā cilvēks var nonākt līdz tam? Jā, un visu pirms es pēc savas pieredzes, es zinu, ka cilvēkiem ir dažādi stāsti, kā Dievs viņus ir izglābis, bet kas man liekas vissvarīgākais ir tā instrukcija, ko Dievs mums ir iedevis, tā būtu Bībele. Jo manā dzīvē nekas tā ļoti krāsi nemainījās, kamēr es nesāku lasīt Bībeli. Un kā jau es vairākas reizes arī pieminēju, kad es lasīju no sākuma, es nesapratu, ko es izlasīju. Un ka man tas nelikās interesanti, ka man tas nelikās saprotami. Bet pats galvenais bija tas, ka man bija tik slikti un es biju nonāks tik sliktā punktā, kad es sapratu, man vairs nav ko zaudēt, un es vienkārši nepadevos, un es vienkārši turpināju lasīt. Un tādā mērā es arī gribētu iedrošināt tos, kas arī cieši varbūt no līdzīgām problēmām, kad
nevajag padoties un vajag piespiesties un lasīt arī Bībeli tad, ja tu no sākuma varbūt nesaproti, ko tu izlasi. Varbūt, ja tu neko neuztver, vienkārši turpināt lasīt Bībeli, tas būtu pats pirmais, un runāt ar Dievu. Es zinu, ka varbūt tas liekas, man likās pat kaut kādā mērā necienīgi, kad kā tad es varētu tagad lūgt Dievu, vai ne, kad es nemāku varbūt lūgt vai kā. Bet es saprotu, ka ir ļoti svarīgs tas brīdis, kad es sāku viņu lūgt. Jo Bībelē, kad es lasu, ko Dievs man saka, ko es runāju, bet, lai būtu tās attiecības, arī man vajag ar viņu runāt. Un es sapratu, ka ir ļoti svarīgi runāt, kaut vai ļoti vienkāršiem vārdiem. Kaut vai no rīta pamosties, labrīt, Dievs, paldies, ka es esmu dzīva, kad es elpoju, kad man jumts ir uz galvas, kad man ir ko ēst. Es vēl lūdzu dod man spēku vienkārši šai dienai, izved man cauri šai dienai, vienkārši palīdz man tajās situācijās, kurās es esmu. Vai arī katru reizi, kad tu esi tajā kaut kādā situācijā dienas gaitā, vienkārši Dievs palīdz man. Dievs dod man prieku, Dievs dod man mierinājumu, un Dievs atvieglo manas ciešanas. Tie jau var būt arī tiešām 2-3 vārdi, Dievs palīdz. Jā, un tas ir tik ļoti svarīgi, man liekas, ka tā ir tā atslēga, tā ir tā pati atslēga. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, bez kā nevar ne uz priekšu, ne uz apkārt, tu nedrīkst būt viens. Jo tu viens neesi cīnītājs. Tā kā arī Bībelē ir teikts, ka elles vārti draudz neuzveiks. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu esi tajā vidē, ka tu apmeklē mājas grupiņas, ka tu apmeklē draudzi, ka tev apkārt ir kristieši, kuri tev var atbalstīt. Labi, mans gadījums varbūt bija mazliet savādāks, jo es tajā brīdī, kad es atrados Zviedrijā, man nebija apkārt tas pulks. Man arī nebija apkārt draudzi, jo tā draudze, kurā mēs sākām iet, un likvidējās jau tajā brīdī, kad es biju atgriezusies pie Dieva, tā ka man nebija arī tajā brīdī draudzi. Bet, kas man ļoti palīdzēja, varbūt arī kāds no jums, kas skatīsies šo liecību, varbūt arī kāds ir kaut kur tādā kā izolācijas vietā, varbūt tev apkārt nav draudzes vai kaut kas tāds, varbūt, ka tā ir. Bet es sāku vispirms ar interneta grupiņām. Es klausījos dievkalpojumus tiešsaistē, man bija regulāras lūkšanas, es iepazinos ar cilvēkiem arī, kas turpat Zviedrijā dzīvoja, varbūt mēs nedzīvojām vienā pilsētā. Dažiem no mums starpā bija pat 100 kilometru, bet mēs izveidojām šo sadraudzību. Mēs sazvanījāmies regulāri, piekopām lūkšanas, viens par otru lūdzām, pārunājām Dievu vārdu un reāli tas mani turēja. Un es vienkārši varu pateikt tikai to, ka ja tu būsi kaut kādā brīdī vājš, tā var notikt, arī man notiek, un ir ļoti svarīgi, ka tev ir kāds, kas tevi tur. Un draudze būs tie cilvēki, kas tev turēs, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi neizolēties un nepalikt vienam, jo tad, kad tev ir depresija, tad visbiežākais ir tas, ka tev gribas izolēties no visiem, ka tev gribas palikt vienam, lai visi tev liek mierā, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu nepaliec viens, ka tu esi kopā ar cilvēkiem, kas tev var stutēt un balstīt. Jā, paldies, un man vēl viens jautājums. Es zinu, ka ir cilvēki, kas ir teikuši, jā, zin to dienu, to stundu, kad viņi ir skaitījuši lūkšanu un kad viņi ir piedzīvojuši šo glābšanas brīdi, kad viņi ir izglābušies. Vai tev arī tā bija, vai tev bija savādāk? Nē, man laikam nebija tā, kad es zinātu to dienu un to stundu. Es vienkārši saku tāpat kā, kad es nezināju mirkli, kurā es tiku atbrīvot no depresijas, es vienā brīdī vienkārši sapratu, kad es esmu brīva, kad es esmu glābta. Vienā brīdī es vienkārši to sapratu, jo es vienkārši visu laiku lūdzu Dievam, Dievs, es gribu tev mīlēt, jo Bībelē ir daudz rakstīts par to, ka mums ir jāmīl Dievs, bet redz, es viņu vēl nepazinu, un kā tu vari mīlēt kādu, kur tu nepazīsti, jā. Un es vienkārši turpināju viņu iepazīt ar Bībeli, ar viņu vārdu, un es visu laiku viņam lūdzu, Dievs palīdz man tev mīlēt, jo es gribu tev mīlēt, jo es gribu būt glābta. Kurā brīdī, es nezinu, vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka tas ir noticis, kad es taču viņu jau mīlu, jo savādāk es viņu nemaz nelūgtu, savādāk es nemaz necenstos vispār ar viņu sarunāties. Un es sapratu, ka man tas ir tik svarīgi vispār būt ar viņu kopā, un tajā brīdī es sapratu, ka jā, ka es esmu glābta, jo es viņu mīlu.
Jā, un kad klausoties arī tavu liecību, ko tu teici arī, ka tu lasīji vārdu, lasīji, un vienā brīdī tu sajūti to brīvību, ka tu esi brīvi no depresijas. Jā. Nu, tātad mēs varam secināt, ka Dieva vārds ir dzīvs, un tieši Dieva vārds ir tas, kas atbrīvo. Jā, amen. Jā, amen. Dieva vārds ir tas, kas atbrīvo. Tāpēc, ka arī Dieva vārdā ir rakstīts, ka viņš atbrīvos cietumniekus no važām. Varbūt tas nebija fiziskā cietumā, bet tas pilnīgi noteikti bija savu prāta cietumā, un viņš ir tas, kurš atbrīvo mēs ar savu vārdu, jo lasot, man atvērās garīgās acis, garīgās ausis, saprašana, un es reāli iegūtu to brīvību, tā kā Dieva vārds ir dzīvs, un Dieva vārds ir tas, kas to izdara, jo lasot to, kas ir rakstīts Bībelē, Dievs uz mums runā. Tātad secinājums viens, ka recepte ir tikai viena. Jā, recepte ir tikai viena. Jā, paldies. Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums. Man vienam paties jautājums vēl. Aizir, ir tev kaut kas, nav vairāk no vienam, ja? Jaunieši nav viens jautājums. Nu, ko paldies, vēl sādies.